Starp citu, vai tev ir gadījies, it kā pavisam nejauši, padomāt par kādu cilvēku, un viņš gandrīz vai tanīpat brīdī, piemēram, tev piezvana, vai tu saņem no viņa kādu ziņu? Man personīgi tā notiek nepārtraukti. Tas ir vibrācijas likums darbībā. Kad mēs jūtam cilvēkus ar mums līdzīgu vibrāciju pat 1000 kilometru attālumā, visuma likumi neievēro attālumu. Tāpat laikā cilvēkiem, kuriem tu vispār nepievērs uzmanību, vienkārši ir citas vibrācijas nekā tev. Un te runa nav par cilvēkiem, kuri tevi kaitina vai izraisa jebkuras citas emocijas. Nekas neatpūšas, viss kustas, viss vibrē. Šie vārdi ir bijuši uzrakstīti jau 1000 gadu pirms modernās zinātnes rašanās. Ilgi pirms tam, kad kāds bija apstiprinājis, ka Zemes kodols tāpat kā cilvēka ķermenis vibrē ar biežumu 7,8 cikli sekundē. Un vēl ilgi pirms tam, kad mēs uzzinājām, ka visas materiālās vielas, sākot no akmeņiem un kokiem, līdz gaisam un ūdenim, sastāv no atomiem, protoniem un neitroniem, un tie visi pastāvīgi vibrē. Tev droši vien ir zināmi cilvēki, ar kuriem tu ļoti labprāt pavadi savu laiku kopā. Tas nozīmē vien to, ka līdzīgas vibrācijas piesaista līdzīgas vibrācijas. Pat tad, kad tev blakus ir cilvēki, ar kuriem tu nemaz negribētu neko kopīgu, tomēr jūs vibrējat līdzīgi. Citādi jūs nebūtu kopā. Tātad, pievērs uzmanību tiem cilvēkiem, kuri ir tev apkārt. Viņi ir tavs spogulis. Ja pieņem, ka cilvēka būtība sastāv no 3 līmeņiem, tad mēs vibrējam gan fiziskajā, gan psihiskajā, gan garīgajā līmenī. Bet vislēnākās vibrācijas ir tieši fiziskajam ķermenim. Psihiskajā līmenī atrodošās emocijas, piemēram, dusmas un neapmierinātība, vibrē daudz lēnāk nekā laimes un miera izjūta. Garīgā līmeņa vibrācijas izpaužas, piemēram, beznosacījuma mīlestības un pateicības jūtās. Tavas konkrētā brīža doma un sajūta vibrācijas vienmēr piesaista līdzīgas vibrācijas. Apskaties iepriekšējo video par pievilkšanās likumu un atbilstības likumu, un tu sapratīsi, kā tieši piesaistīšana darbojas. Ar vibrācijas likuma starpniecību mēs cilvēki savas uzvedības modeļus pārņemam viens no otra. To mēs bieži vien jūtam sporta sacensību laikā, kad mūsu komanda zaudē vai uzvar, masu ielu svinībās, kā arī tad, kad pūlis, piemēram, sāk trakot un demolēt. Šis vibrācijas pārnesums, jeb jušana caur emocijām, tiek dēvēta par indukciju. Vibrācijas likuma praktiskums un nozīmīgums ikdienas dzīvē izpaužas caur mūsu domu un emociju vibrācijām. Domas ir vārdi, un pat ja tie netiek skaļi izrunāti, tie tik un tā vibrē. Bet, lai pierādītu, cik spēcīgi ietekme uz mūsu dzīvi ir vārdiem, doktors Masaru Emoto veica eksperimentu, kurā centās fiziski izmērīt emocionālās vibrācijas un ieraudzīt to vizuālo veidolu. Tā kā pieauguša cilvēka ķermenis apmēram 65% sastāv no ūdens, tad doktors Emoto izmantoja ūdeni, lai pārbaudītu savu teoriju par vārdu emocionālajām vibrācijām. Zinātnieks eksperimenta laikā fotografēja ledus kristālus, kas vispirms tika pakļauti dažāda veida mūzikas iedarbībai. Ūdens, kas klausījās Beethovenu vai Mocartu, radīja skaistus, pareizas formas kristālus. Turpretī ūdens, kas tika pakļauts smagā metāla mūzikai, veidoja sadrumstalotus, nelīdzenus kristālus vai neveidojotos nemaz. Līdzīgi bija arī ar vārdiem. Ūdens, kas klausījās augstākas vibrācijas vārdus, tādus kā paldies, pateicos, veidoja glīdus proporcionālus kristālus. Turpretī ūdens, kas tika pakļauts zemākas vibrācijas vārdiem, tādiem kā stulps vai tu muļķis, veidoja sadrumstalotas kristālus vai neveidoja tos nemaz. Eksperiments parādīja, ka nav nozīmes pat valodai, kādā šie vārdi tiek izrunāti, jo pilnīgi visās izmantotajās valodās augstākas vibrācijas vārdi veidoja skaistus, veselus kristālus, bet ļauni un naidīgi vārdi radīja sadrumstalotus, slimus kristālus. Doktors Emoto izdarīja secinājumu, ka vārdiem ir spēcīga ietekme uz cilvēkiem. Pozitīvo vārdu augstās vibrācijas spēj cilvēku pacelt, turpretī negatīvo vārdu zemajām vibrācijām piemīt graujošs spēks. Atceramies, cilvēka ķermenis lielākoties sastāv no ūdens. Tieši tāpēc vārdi atstāja uz mums tik ļoti dziļu iespaidu. Šeit es vēlos pieminēt subliminālos atskaņoto labo vārdu ietekmi uz manu pašas zemapziņu. Vārdi vibrējot saviņo gaisu, ko uztver mūsu dzirdes orgāni. Un tālāk labie vārdi elektronisko signālu veidā nonāk mūsu smadzenēs. Visbiežāk mēs subliminālus nedzirdam, bet tajos atskaņotie labie vārdi nonāk taisnā ceļā mūsu zemapziņā.
Cilvēks nepārtraukti ir pakļauts dažāda veida elektroniskajām vibrācijām, piemēram, leduskapim, telefonam, datoram un pat apgaismojuma ķermeņiem. Tā kā viss vibrē, viss rada skaņu, pat ja mēs to nedzirdam, mēs to jūtam. Pētījumi ir pierādījuši, ka ilgstoša pakļaušanās šīm elektriskajām vibrācijām pazemina cilvēka dabiskās vibrācijas ātrumu, kas var novest pie nervozitātes un produktivitātes pazemināšanās. Turpretī esot dabā, svaigā gaisā, mēs vibrējam kopā ar to, jo daba ir daļa no mūsu vibrācijas koda. Vai tu zināji, ka mūzika ir vienīgais cilvēku vibrācijas veids, ko visi saprot bez tulkošanas, jo mūzikas vibrācijas atbilst emociju vibrācijām? Vai tu zināji, ka arī krāsas vibrē? Piemēram, sarkanajai krāsai piemīt visīsākais vibrācijas vilnis, kas izraisa uzbudinājumu, bet violetajai krāsai ir visgarākais, tātad visnomierinošākais. Iemācoties paaugstināt savas vibrācijas, iemācoties mainīt savu uztveres veidu, tad, kad jūties slikti, tu patiešām esi spējīgs padarīt pasauli tādu, kādu vēlies. Tu to vari izdarīt, pievēršot uzmanību savām emocijām un izprotot tās. Visdrīzākais tas būs ceļojums pašam pie sevis mūža garumā, bet pilnīgi noteikti aizraujošs un viennozīmīgi vērtīgs. Vibrācijas likums ir tikai viens no 6 pārējiem, nemazāk būtiskiem visuma likumiem, kuri eksistē tavā dzīvē. Skaties nākamo video, lai iepazītos ar visuma likumu numur 4. Spied patīk, ja tev šis video bija noderīgs, un seko man Instagramā, Facebookā un YouTube, un iepazīsties ar subliminal.lv radīto saturu arī mājaslapā.